Sveiki, sveiki! Šis video ir tāds kā turpinājums iepriekšējiem uzdevumam, bet te ir, es tikko pamanīju, ka man ir sajaukt vietām kaķi un suņi. Kaķi un suņi. Nu, nekas, izliksimies, to neredzam. Es te nedaudz pamainīšu skaitlīšus. Tur suni, bet kaķa īpašnieki. Suņi man tāpat patīk bišķi vairāk, tāpēc es ceru, ka tas nekas. Suni un kaķi. Jā, es paņēmu tātad arī to, ko mēs noskaidrojam iepriekšējā uzdevumā, bet šis uzdevums ir arī, tieši šie piemēri ielikt jums arī darba lapā. Galvenais šim piemēram, ko es gribu izcelt, ir tas, ka šeit mēs runāsim par nosacīto varbūtību. Nosacītā varbūtība. Tad jūs atceraties gan jau, ka parastā varbūtība nozīmē, ka mēs aplūkojam pret visu populāciju to, ko mums der. Tas, kas mums ir derīgs. Īpatsvars no tā, kas mums ir derīgs, pret to, kas ir visa populācija. Teiksim, 32% ir tāda, kam pieder suns, bet nepieder kaķis. Tā tad varbūtība joprojām ir tie 32%. Bet nosacītā varbūtība. Tas nozīmē, ka pieņemot, ka B ir iestājies, kāda ir varbūtība, ka notiks notikums A, un šeit ir jāsalīdzina abu notikumu. Tā saucamais šķēlums attiecībā pret to varbūtību, ka jau ir noticis iepriekšējais. Un, lai būtu skaidrāks, aplūkosim caur piemēru. Tātad tie paši skaidri, joprojām kaķi un suņi, bet, kā teicu, netīšām sajauc vietām. Jautājums, kāda varbūtība, ka skolas biedrs, kuram ir suns, ir arī kaķa saimnieks. Un te mēs redzam to konstrukciju. Skolas biedrs, kam ir suns, kāda varbūtība, ka ir arī kaķa saimnieks. Un kā tas tagad notiek? Es aplūkoju visus tos, kam ir suns. 43% no klases biedriem ir ar suni. Bet ir 11 tādi, kam ir suns un kaķis. Tad es salīdzinu, cik liela daļa ir šiem 11 attiecībā pret 43%. Un tagad gan es neizbēgšu no kalkulātora un no apaļošanas. Skatīsimies, cik tas ir. Tas ir 11, 43 daļas, trešdaļas, protams, tā to var atstāt, bet ja mēs sākam procentos, tad labāk, protams, ir norādīt procentos. Un, kad es pārveidoju ar komatiem, man ir 0,256 aptuveni, tas ir aptuvenis skaidrs, nopaļots, es parasti nopaļoju uz 3 cipariem, tātad 25,6%. Lūk, un tikpat labi mēs varam paprasīt, kāda ir varbūtība, ka klases biedram pieder kaķis, ja tam ir arī suns. Un es pamanīju, ka tas ir principā otrādi noformulēts, tāpēc izliksimies, ka atkal esam sajaukuši vietām suns un kaķis. Tad varbūtība, ka klases biedram pieder kaķis, kāda varbūtība, ka tam pieder arī suns. Nu, tad no 29% es atkal aplūkoju, 29%, kuriem ir kaķis, es atkal aplūkoju, kuriem ir suns. Un atkal nedaudz pastrādāju ar kalkulātoru un secinu, ka tādi ir 37,9%. 37,9%. Un lūk, tā mēs varam noteikt standarta situācijās nosacīto varbūtību. Nosacītā varbūtība nozīmē, ka varbūtībai ir nosacījums. Kaut kas ir noticis, kaut kas ir saršaurinājis to populāciju. Jautājums, cik mums ir derīgie jaunajā populācijā. Tātad
mēs skatāmies attiecībā pret to grupu, kas mums ir, un interesējamies par to, cik tajā grupā ir tādu, kas mums der. Un tā es ceru, ka šis skaidrojums noderēja, lai jums veicās.